Jautājums, kur mājo Dievs? Atbilde, pirmais punkts. Dievs mājo vietā, kur cilvēks nevar tuvoties. 1 Timotejam 6:16. Viņš vienīgais ir nemirstīgs un mājo nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nav redzējis un nevar redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīga vara. Āmen. Ijaba 9:11. Kad viņš iet man garām, es viņu neredzu, kad viņš paiet garām, es to nemanīju. Ijaba 23:3-8-9. Ak, kaut es zinātu, kur viņu atrast, lai es varētu iet uz viņa mājokli. Es eju uz priekšu, bet viņa tur nav, es atgriežos atpakaļ, bet viņu nesaskat. Viņš darbojas pa kreisi, bet es viņu neredzu, viņš slēpjas pa labi, bet es viņu nesaskatu. 2. Mūzus 33:20. Bet viņš sacīja, tu nevari redzēt manu vaigu, jo cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīvs. Jāņa 1:18. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais dēls, kas ir tēva klēpī, viņu ir darījis zināmu. Ebrejiem 11:27. Ar ticību viņš atstāja Ēģipti, nebīdamies no ķēniņa dusmām, jo viņš izturēja, it kā redzētu to, kas ir neredzams. 2. punkts. Dievs mājo paradīzē, kas tiek saukta arī par trešo debesi. Ebrejiem 9:24. Kristus nav iegājis rokām celtā svētnīcā, kas ir patiesās attēls, bet pašās debesīs, lai tagad parādītos Dieva priekšā mūsu labā. 2. Korintiešiem 12:2. Es pazīstu cilvēku Kristū, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm, vai miesā, vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs zina. 3. punkts. Dievs mājo pāri zvaigznēm. Jesejas 14:13. Tu sacīji savā sirdī, es kāpšu debesīs, es pacelšu savu troni augstāk par Dieva zvaigznēm un sēdēšu uz sapulces kalnu tālākajā ziemeļā. 4. punkts. Dievs mājo augstībā. Lūkas 2:14. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, uz kuriem ir viņa labs prāts. 5. punkts. Dievs mājo debesīs. Psalms 123:1. Es paceļu savas acis uz tevi, kas mājo debesīs. Mateja 6:9. Tāpēc jums būs lūgt šādi, mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds. 6. punkts. Dievs ir gars, viņš ir pāri matērijai, tādēļ viņš ir visur. Psalms 139:7-8. Kur es varu aiziet no tava gara? Un kur es varu bēgt no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi, ja es gultos kapā, arī tur tu esi. 7. punkts. Dievs nav ierobežots laikā un telpā, viņš piepilda debesis un zemi. Jeremijas 23:23-24. Vai es esmu tikai tūs Dievs, saka kungs, vai ne arī tāls Dievs? Vai cilvēks var paslēpties slepenā vietā, ka es viņu neredzētu? Saka kungs,